Šodien pēc labās gribas koalīcijas sanāksmes var teikt, ka mēs esam labākā situācijā nekā mēs bijām pagājušajā nedēļā. Prezidents Zeļenskis izstāstīja par savām sarunām Ženēvā, un viennozīmīgi ir skaidrs, ka piedaloties šodien arī Amerikas valsts sekretāram Rubio, viņi norādīja, ka Amerika ir gatava atvērt sarunas daudz plašākā formātā, atverot arī iespēju Ukrainai vienoties par dažādiem principiem, kas ir svarīgi, lai turpinātu miera sarunas. Sliktā ziņa, ka prezidents Erdogans bija runājis ar Krievijas prezidentu Putinu un neizskatās, ka viņam ir liela apetīte uz uguns pārtraukšanu šobrīd, kamēr notiek vēl šī miera sarunu tāda ideju saskaņošana. Tas nozīmē, ka diemžēl ne Ukrainas energoresursiem, ne arī Ukrainā šobrīd varētu iestāties pamiers, kas ir ļoti būtiski, lai arī Ukraina varētu ļoti nopietni skatīties uz šīm miera sarunām. Tāpēc tas nozīmē, ka ir jāiet uz priekšu ar Krievijas iesaldēto līdzekļu izmantošanas lēmumu Eiropadomē, kas ir plānota decembrī, jāturpina sankcijas un pats svarīgākais jāsniedz arī Ukrainai atbalsts šobrīd. Jo kamēr miera sarunas nav noslēgušās, ir skaidrs, ka nekas patiesībā Ukrainā attiecībā uz to, ka Krievija pārtrauc kara darbību, nav mainījies. Tāpēc arī mēs visi vienojāmies būt uz vienas lapas, saskaņot savas pozīcijas, vienoties par turpmākajām darbībām, turpmāk arī atbalstīt Ukrainu dažādās iniciatīvās un, protams, mēģināt darīt visu iespējamo, lai miers Ukrainā iestātos.